Sīnepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atturu savu mēli no ļauna. Šodienas rakstu vieta. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tās lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. 1. Pētera, 3. nodaļa, 10. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas raksturvieta mums atgādina, ka mūsu izteiktie vārdi spēj mums radīt vairāk problēmu nekā daudz kas cits. Tāpēc svarīgi apzināties, ja ikdienā lietosim savus vārdus nepārdomāti, mēs sevi burtiski apzaksim. Bieži tas nav nekas liels, daži vārdi, izteicieni, bet tieši tie ierobežo Dieva ideālo plānu mūsu dzīvei. Kad Dāvids saskārās ar pretestību, un viņam bija daudz iespēju zaudēt savaldību un pateikt ko lieku, viņš lūdza Dievam sekojošo: Pasargā, kungs, manu muti un sargi manas lūpas. Lai šī Dāvida lūgšana ne tikai kļūst arī par tavējo, bet arī piepildās tavā dzīvē. Tā tu baudīsi mieru un labvēlību gan no Dieva, gan no cilvēkiem. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka ar saviem vārdiem esmu ierobežojis tavu svētību manā dzīvē. Es vēlos redzēt labas dienas, tāpēc es atņemos atturēt savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Paldies, ka tu man palīdzi tajā. Jēzus vārdā. Āmen.